Labdien, darbie draugi un kolēģi! Esmu nolēmusi uzsākt nelielu, mazu audio video ciklu atbildes uz jūsu jautājumiem, jo bieži vien jautājumi atkārtojās. Vairums no jums raksta man individuāli un novēro, ka daudziem šis jautājums, piemēram, ir aktuāls. Ļoti daudz esmu saņēmusi jautājumu tieši par augu pulveru lietošanu. Viens no pēdējiem bija, kas nosaka, ka augs tiek labāk uzņemts tieši pulvera veidā, un kādus pulverus tad lieto pirms vai pēc ēšanas vai ēšanas laikā. Nu, šeit, protams, atbilde var būt ļoti īsā, un man gribētos tomēr garāk. Pirmām kārtām, protams, to nosaka mūsu fizioloģiskie procesi, arī bioķīmiskie procesi. Noteikti, ja es būtu ķīmiķis, tad es jums varētu vēl smalkāk izskaidrot, kāda ķīmiska viela, kādā reakcijā, ar ko sadarbojās, kā nokļūst. Bet, tas nav mūsu mērķis, un es arī neesmu ķīmiķis. Bet es varētu salīdzināt augu pulverīšus ar mūsu uzturu. Šeit arī var uzdot jautājumu, kas nosaka, ka, piemēram, ābolu vai bumbieru vai kartupeli mēs ēdam. Teiksim, tieši kā ēdienu, nevis taisam tēju, piemēram. Tātad, tās ir visas esošās bioloģiski aktīvās vielas, kas tajā produktā ir. Tātad, pa lielam tie ir vitamīni un minerālvielas, un arī ārstniecības augu pulveros ir visādas minerālvielas un arī vitamīni atkarībā no konkrētā auga. Līdz ar to var pielīdzināt tā kā ēdiens, ka apēdot kādu augu samaltā pulverīšu veidā, mēs saņemam tātad dažādas vielas, kuras nokļūst mūsu organismā, un tālāk jau mūsu gudrais organisms, kas ir liela gudra fabrika, šīs vielas sadala, veido citas vielas un tā tālāk. Protams, ka tas ir atkarīgs arī no mūsu vēdera, kā saka. Ja mums kuņģzem traktā ir veselības problēmas, dažādi iekaisumi un citas vainas, tad, protams, ka šo vielu uzsūkšanās nebūs pilnvērtīga. Kaut kas ies zudumā, bet tā ir arī ar ēdienu. Ja? Ne visu ēdienu mēs uzņemam pilnīgi 100%. Kas nosaka vēl? Tātad, ja mēs salīdzinām, piemēram, ārstniecības augus ar tēju, tēju mēs aplejam, tas, kas tajā ūdenī izšķīst, to mēs arī izdzeram, bet biezumus mēs izmetam laukā. Tātad noteiktu daļu no auga mēs izmetam laukā. Ja salīdzinām ar pulverīšiem, tad visu to, kas uz to brīdi ir saglabājies šajā te augā, un tad, kad jūs to samalāt vai nu kafijas dzirneviņās, vai nu stampiņā, tad viss, kas uz to brīdi augā ir, jūs to apēdat. Tālāk jau tas ir atkarīgs atkal no jūsu kuņģzēnu trakta, ja, kas tur uzsūcās vairāk, kas mazāk un tā tālāk. Protams, ka ir daļa vielas, kas jau sāk uzsūkties mums mutes dobumā, un tāpēc parasti ir ieteicams pulverīti jau paturēt mutes dobumā, uzreiz strauji viņu nenorīt, lai kaut kādas vielas jau var sākt savu procesu, un tālāk viņas dodās jau savā garajā ceļā. Līdz ar to, teiksim, kā jūs esat ievākuši augu, ja, no tā ir atkarīgs sastāvs. Mēs lekcijās daudz runājam par to, ka ārstniecības augu sastāvs ir atkarīgs no ļoti gara procesa. Sākot ar to, kur tas augs ir audzis, kādos apstākļos viņš ir audzis, kādi ir bijuši vispār arī šie zemes apstākļi, ja, cik ir piesārņots vai nepiesārņots. Tālāk, kā jūs esat ievākuši, kā jūs esat žāvējuši, kā jūs esat glabājuši un kā jūs arī esat, teiksim, pēc tam šo produktu pagatavojuši. Katrs šis solis ieņem nozīmīgu vietu. Ja mēs iedziļināmies vēl dziļāk, tad kāpēc ir ieteicams pašiem vākt ārstniecības augus, jo tā ir tā par naudu nenopērkamā vērtība, ka jūs visu šo ceļu izejat paši.
Ja jūs esat izglītojušies šajos jautājumos, mācījušies, tad jūs ievērojat visas vajadzīgās nianses, un tā tad jūs ievācat tīrā vidē, saudzīgi ar rokām, neizmantojot nekādus papildus instrumentus. Jūs žāvējat atbilstošos apstākļos, jūs glabājat atbilstošos apstākļos, jūs gatavojot vēl skaitat labas domas. Un pulverīti jūs nemaļat ar kafijas dzirnaviņām, bet ar rokām stampā un vēl pieliekot domu spēku un mērķi, jūs to apēdat un uzdzerat pietiekam daudz ūdens, tad, protams, ka šis ceļš būs daudz veselīgāks, ja, nekā, ja jūs nopirksiet augus veikalā un izmantosiet, piemēram, dzirnaviņas, ja, nu, kā elektroierīces. Tas tāds garš piemērs. Ja mēs runājam tālāk vēl par pulverīšiem, tad noteikti tas ir arī šķiedrvielu avots. Pulverīši arī ņemot vērā, kad mēs to, kas tajā augā ir, apēdam, viņi palīdz mums arī balansēt mūsu mikrofloru. Tā tad uzlabo, piedodiet, uzlabo tātad mūsu, varētu teikt, kuņģzarnu traktu. Nu, un, protams, ka šeit atkal ir atkarīgs, kādus augus mēs lietojam. Vislabāk vienmēr ir ieteicams lietot augu maisījumus, jo tad veidojās šī te augu sinerģija, viens ar otru, teiksim, izveido vēl noteiktas kombinācijas, kas labvēlīgi ietekmē mūsu veselību. Protams, ka var lietot arī mono augus, un bieži vien tieši šādā nolūkā mēs lietojam dažādas garšvielas, papildinot savu uzturu, un jebkura garšviela, tas pats kanēlis, tas pats fenhelis, tie visi ir ārstniecības augi, vienkārši viņi aug citos platuma grādos, un viņi jau pie mums nokļūst samaltā formā, un mēs esam pieraduši, ka tās ir garšvielas. Līdz ar to viņas bieži vien ir vajadzīgas mazākos daudzumos, bet viņas papildina mūsu uzturu, un arī katrā garšvielā ir noteikts bioloģiski aktīvo vielu daudzums. Tad, kad mēs gribam konkrēti iedarboties uz kaut kādām orgānu sistēmām, tad mēs piemeklējam jau konkrētus augus, kas ir vairāk vai mazāk ar šīm te īpašībām, kas palīdzēs uzlabot mūsu veselību. Un, protams, arī runājot par profilaksi, ja? Jo pirmām kārtām mēs vienmēr runājam par profilaksi, lai mēs būtu veseli, lai mēs justos labi. Tālāk, kurus lieto pirms, pēc vai ēšanas laikā. Nu, šeit ir atkarīgs atkal no tā, ko jūs lietosiet, kas tas būs par augu vai kādu augu kombinācijas, kāds ir jūsu kuņģis, piemēram, jo noteikti, ja jūs esat uztaisījuši ķiploku pulveri, nu, es neieteiktu viņu lietot tukšā dūšā, tas varētu pārmērīgi sakairināt jūsu kuņģi, un arī nevienmēr cilvēki zina, kādā stāvoklī jūsu kuņģis atrodas. Tāpēc, kā lietot pirms, pēc vai ēšanas laikā, tas ir atkarīgs no mērķa, ko mēs gribam izdarīt ar to pulverīti, un tas ir atkarīgs no tiem augiem, kādi augi ir šajā te kombinācijā. Ja, piemēram, mums ir mērķis detoksikācija, pastiprināt dažādu vielu izvadi, tad bieži vien mēs tieši lietojam tukšā dūšā. Vidējā tā deva ir tā pusteikarota, bet tas ir individuāli jāskatās. Ja tā ir pirmā reize, tad noteikti mēs ņemam mazāku devu, un pirmajā reizē noteikti nevajadzētu uzreiz taisīt kombināciju, bet pamēģināt vienu augu un tiešām paturēt mutē, lai pārbaudītu, vai jums nav alerģiska reakcija uz šo te augu. Par detoksikāciju runājot, tad arī otra daļa, piemēram, būs uz nakti, kad arī notiek mums vairāk detoksikācijas procesi. Ja mēs gribam veicināt, teiksim, labāku vielmaiņu, lai vielas visas labāk uzsūktos, lai mums nebūtu kādi sablīvējumi, tad, protams, ka var lietot ēšanas laikā, un tas pat ir ļoti labi, jo mēs tātad papildinam savu uzturu. Tieši nosaukums uztura bagātinātājs, arī ārstniecības augi pieder pie uztura bagātinātājiem. Tātad viņi bagātina mūsu uzturu. Ja mums vajadzētu, teiksim, apēst
ļoti daudz kaut kādus noteiktus augus, ja, tad tas būtu liels daudzums, lai mēs, teiksim, saņemtu kaut kādu noteiktu daudzumu minerālu vielu. Tieši tāpēc mēs varam samalt to daudzumu, tādā veidā mēs varam iegūt koncentrētu šo te daudzumu, nu, mums nav tik daudz, teiksim, jāpēd. Un ja mēs taisam maisījumus, tad mēs iegūstam tātad šo te daudzveidību. Vienmēr ir stāsts par daudzveidību, lai mēs varētu savu ķermeni nodrošināt ar vajadzīgiem vitamīniem un minerālu vielām, lai tālāk visi mūsu fizioloģiskie procesi notiktu pietiekami harmoniski. Tas šodien tātad par pulverīšiem. Rakstiet savus jautājumus, piesakojiet noteikti arī YouTube kanālam. Var arī Telegram kanālā piesakot, rakstiet jautājumus un gaidiet jaunas reizes, kad es atkal atbildēšu uz kopējiem jautājumiem. Lai jums jauka diena un paldies par jūsu uzmanību!